Par būvniecības jomas regulējumu. Pagājušais gads iezīmē daudz regulējuma iniciatīvas. Pamatā visas regulējuma iniciatīvas, kas ir bijušas 2025. gadā, kur viņas ir gada nogalē stājušās spēkā vai jau pašā šī gada sākumā, viņas visas ir ar vienotu mērķi mazināt administratīvās un nevajadzīgas procedūras būvniecības procesā kā tādā, lai viņš būtu vienkāršāks, saprotamāks, ātrāk veicams. Un tiešām katra šī prasība būtu tāda, kurai ir savs noteikts mērķis. Un lielākais, varētu teikt, tāds viens no lielajiem panākumiem, ko mēs ļoti ceram, ka lielākie daļa tie, kas būvē, arī novērtēs, ir vienotais būvniecības reģistrācijas process. Ja ko tas nozīmē? Kāpēc vispār tāds viņš ir vajadzīgs? Šobrīd, viņš jau ir stājies spēkā, bet bišķi pastīsimies atpakaļ pagātnē. Līdzinājā kārtība, pieņemsim, ja jūs būvējat otrās grupas ēku, jauna būvniecība, tad pirms nodošanas eksploatācijā jums bija jāiet uz valsts zemes dienestu, jāpasūta būvniecības kadastrālās uzmērīšanas lieta, tad jāvēršās būvvaldē, lai šo objektu pieņemtu eksploatācijā, tika izdots akts par pieņemšanu eksploatācijā, pēcāk jums vēlreiz bija jādodās valsts zemes dienestā un jāpabeidz faktiski viss kadastrālais process, un pēc tam jau jūs devāties uz zemesgrāmatu, lai šo būvi ierakstītu zemesgrāmatā. Šāda bija līdzinējā, varētu teikt jau šobrīd, uz lielāko daļu gadījumu vēsturiskā kārtība, kas tad ir mainījies. Šobrīd visi šīs trīs procesi faktiski ir apvienoti ar vienu iesniegumu. Mēs runājam par vienoto procesu, kurā jūs jau ierosināt būvniecības procesu, ja jūs būvējat pats uz savas zemes, tad jums nebūs jāiet no vienas iestādes uz otru iestādi, bet faktiski pirms pieņemšanas eksploatācijā jums vairs nebūs jāiet uz valsts zemes dienas pēc būvniecības uzmērīšanas. Objekts tiks nodots eksploatācijā ar tiem materiāliem, izpildu dokumentāciju un būvprojektu, kas visi ir sistēmā, un valsts zemes dienestam jau dati un šie materiāli būs pieejami no būvniecības informācijas sistēmas, lai tālāk nodrošinātu gan datu reģistrāciju nekustamā valsts īpašuma kadastrālā informācijas sistēmā, gan tālāk jau šīs būvs ierakstīšanu zemesgrāmatā. Šīs ir galvenā šī procesa iezīmes, kas nodrošina to, ka viņam ir vienkāršāk izsekot, jums personai pašai nav jāiet no vienas iestādes otru, un jūs varat būvniecības informācijas sistēmā arī redzot šo procesu, kā jums viņš tālāk notiek gan valsts zemes dienestā, gan arī tālāk jau zemesgrāmatā redzat, kas ar šo procesu jums vairāk nav jāiet, un vēl kaut kas jādara. Protams, tas prasa sagatavošanos, tas nozīmē to, ka pie objektu nodošanas eksploatācijā patiesībā jau līdz tam obligāti ir jābūt visām būvprojektam jābūt aktualizētam, proti pat būvprojektam jāatbilst ir faktiskajai situācijai dabā. Ir arī papildus fotofiksācijas nepieciešamas. Šīs visas ir tās lietas, kas nodrošina to, ka nav nepieciešama būvkadastrāla uzmērīšana, un faktiski persona iekonomē ļoti daudz līdzekļus uz to, ka notiek tikai vienīgi datu aktualizācija valsts zemes dienestā, nevis ir jāpasūta atsevišķi būvkadastrāla uzmērīšanas lieta. Uz tiem būvniecības procesiem, kuros arī persona būvē uz savas zemes gabala, bet šis būvniecības process ir uzsākts, pieņemsim, 2024. gadā. Jā, personai būs un ir radīta iespēja būvniecības informācijas sistēmā izvēlēties, ka arī uz šo lietu ir attiecināts būs vienotais reģistrācijas process, un faktiski šo procesu jau pabeigt tādā raitākā, plūstošākā veidā, nekā ejot un pasūtot būvkadastrāla uzmērīšanu, un faktiski, zinām, arī izpildot vecās prasības.
Šīs tās galvenās iezīmes un galvenais tas, ka ir nodrošināt vienkāršāku un efektīvāku procesu. Nākamie lielākie, protams, tas nav saistīts tik ļoti energoefektivitāte, bet tas ir kopējā procesa efektivizācija, sabiedrības iesaiste būvniecībā. Pie lielākiem objektiem, šī gadījumā tas vairāk skār dažādu veidu rūpniecības objektus, dažādu veidu lielākas attīstības ieceres. Vēsturiski bija izveidojusies situācija, ka pirms pieņemt lēmumu par objektu, arī gan vēsturiski, gan arī šobrīd var tikt uzklausīt sabiedrības viedoklis, bet nebija iedots ļoti skaidrs ietvers, kas ir tas, par ko sabiedrība izsakās. Un te šī skaidrā ietvara neesamība radīja tādas diskusijas, kas tad tiek uzdots sabiedrībā un kas tiek sagaidīts no sabiedrības. Proti, par ko sabiedrībai ir jāizsakās. Un bieži vien izveidojas situācija, kad sabiedrība jau pie būvniecības iecerēs, kad mums ir bijis gan teritorijas plānojums, kas pasaka, kas tur var būt, ir veikts ietekmes uz vidu novērtējums, kas pasaka par to, kas vai šāda darbība šeit var būt un no kādiem nosacījumiem no vidas aspekta. Faktiski būvniecības iecerēs, jau kad mēs esam tuvu jau faktiski finišam, tagad gala noslēguma posmā, sabiedrība tiek atkal šī iecerē rādīta, un šie jautājumi paceļās par tiem jautājumiem vispār par šādi iecerē šeit varētu būt, vai ir izpildīts viss vides jomas prasības. Lai šo nošķirtu, un tomēr ka katrā tajā posmā, kad iesaista sabiedrību, tiek noskaidrots noteikti sabiedrības viedoklis, vai mums šeit var būt rūpniecības zona. Jā, var būt labi. Tad mēs vairs neapspriežam par to, ka šeit ir vai nevar būt vieglā rūpniecība, smagā rūpniecība. Kopumā viņš šeit var būt. Ar šo jautājumu tālāk mēs nepārbaudām. Ja mēs runājam par ietekmi uz vidu novērtējumu, tad mēs pārbaudām, kādas ir šīs vides aspekti, kas obligāti jāņem vērā, un es to arī, ja šeit ir bijusi sabiedrības līdzdzība, kas arī bet vienmēr arī ir, tad arī šī aspekti par vides jautājumu tālāk netiek cilāti. Tā kā mēs jau pie būvniecības ieceres, kas tad ir tas, par ko mēs runājam pie būvniecības ieceri, ja mēs nerunājam par šiem aspektiem? Lai šo jautājumu arī sakārtot, ir veikti būvniecības grozījumi būvniecības likumā, kuri pasaka, ka sabiedrības iesaistas robežas. Tad skaidri nošķir, ka netiek apskatīti tie jautājumi, kas ir pie teritorijas plānojuma, netiek apskatīti tie jautājumi, kas ir pie ietekmes un vidu novērtējuma, bet ir jautājums par ieceres iekļaušanos pilsētvidē un labākajiem tehniskiem risinājumiem, lai salāgotu dažādas sabiedrības intereses. Šis ir tās pamatprincips, kad mēs nepārskatām to, kas jau ir bijis pieņemts iepriekš, kur sabiedrībai ir bijusi iespēja izteikties. Tas tāds būtisks pavērsiens no iepriekšējā regulējuma, kur bija arī uzsvars uz šiem vides aspektiem, bet tiek nošķirts, ka vides aspekti ir tas, par ko atbild valsts vides dienas un tiek pārbaudīti ietekmi uz vidu novērtējumu procesa ietvaros un pie tehnisko noteikumu izdošanas no valsts vides dienas aspekta, bet mēs pie būvniecības ietveres tiešām runājam piekļaušanos pilsētvidē un labākiem tehniskiem risinājumiem. Šobrīd šis regulējums ir jau pieņemts. Tie pašvaldības saistošie noteikumi, tā skaitā, ja viņi šīs normas ietverts abūs noteikumos, kas nosaka gadījumus, kad rīkojam būvniecības ieceres publiskā apspriešana, ir vēl spēkā un ir dots laiks līdz 27. gadam. Šos noteikumus izdot no jaunas. Tie var būt gan grozījumi teritorijas plānojumā, gan tie var būt pilnīgi atsevišķi saistošie noteikumi, kas pārēdz kādos gadījumos, ņemot vērā būvniecības likumā ietvertās robežas, ka tie ir sabiedriski nozīmīgi publiski ārtelpa un objekti, kad sabiedrība notiek nodrošināt sabiedrības līdzdalību. Tad piemērojams esošais regulējums, kas ir teritorijas abūs noteikumos pamatā, bet nākotnē tie varbūt arī atsevišķi saistošie noteikumi, kas definē, kas ir šie sabiedrībai nozīmīgi objekti, par kuriem obligāti rīkojam publiskā apspriešana. Protams, likumā minēti arī gadījumi, kad publiska apspriešana nepieciešama. Pieņemsim, tas ir attiecībā uz iekšlietu ministrijas robežu apsardzības būve nepieciešamajām būvēm.
dažādām iespējamas papildus kaut kādiem robežu apsardzības saistītiem objektiem arī valsts iekšienē. Protams, tur sabiedrības viedoklis netiek uzklausīts, jo tas ir vajadzīgs mūsu kopējās drošības nodrošināšanai, kā arī sabiedrības viedoklis nav primāri, netiek obligāti prasīts maznozīmīgos gadījumos, pieņemsim tur, kur ir nepieciešama vienkāršotais būvniecības process, pieņemsim paskaidrojumu raksts. Skatās tālāk, tad viena no tālākajiem tehniskajiem noteikumu regulējuma izmaiņām, kas skār un var skārt arī būvniecības ieceres saistībā ar ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem, ir grozījumi būvniecības regulējumā saistībā ar tehnisko noteikumu tvērumu, kas ir tādi ir, derīguma termiņi, kas tad ir tādiem lielos vilcienos, kas tad ir mainījies. Šobrīd, ja skatās arī pirms šī regulējuma pieņemšanas, kāds bija tehnisko noteikumu derīguma termiņš, viņš ļoti varēja. Viņš varēja no 7 mēnešiem, gadam, varbūt bišķi ilgāk. Šajā termiņā bija personai obligāti, bija jāpaspēj vai nu izstrādāt šo būvniecības ieceri, saskaņot ar tehnisko noteikumu izdevēju un iesniegt arī būvvaldē. Ja mēs skatāmies no tādas reālās situācijas, tāda 7, 9 mēneši, tas ir diezgan īsts periods, lai būvniecības ieceri tādu apjomīgāku izstrādātu, un mēs konsultēties un nozēdzam, gan pamatā tie ir 2 gadi. Tas derīguma termiņš, tur, kur mēs runājam par dažāda veida komunālo dienestu izdotiem tehniskiem noteikumiem, energoapgādes komersantu tehniskiem noteikumiem, elektronisko sakaru komersantu tehniskiem noteikumiem, viņiem ir šobrīd pateicis, ka minimālais termiņš ir 2 gadi. Tas ir tāds objektīvs laika periods, lai varētu uzsākt, varētu patiski saprojektēt un saskaņot attiecībā uz valsts institūcijām. Tur, kur tas ir valsts vides dienas, civilās aviācijas aģentūra, un tad vēl kāds ir, kur arī izdod tehniskos noteikumus, tur šis termiņš ir 5 gadi, jo mēs pamatā runājam faktiski par dažāda veida normu kopsavilkumiem, varbūt jau, kas ir jau individualizētām prasībām attiecībās konkrēti objekti. Ja. Tur šīm prasībām saistītā kaut kāda apkārtēja vide tik ļoti ātri nemainās, pieņemsim lidlauka aizsardzības zonā. Tur šie termiņi ir 5 gadi, nevis 2 gadi. Un arī dots šis ietvars, ka mēs tehnisko noteikumu izdevējs nevar prasīt visu to, kas ir, pieņemsim, ko viņš vēlās vai ko viņš sagaidītu, bet var prasīt tikai to, kas ir saistīts ar konkrēto būvniecības ietvaru. Proti, pieņemsim, ja es veicu darbus aizsargjoslā, pieņemsim, ir kaut kādam objektam aizsargos 30 metri un, nezinu, mani darbi ir pie pašas aizsargjoslas. Tas nozīmē to, ka cik tālu es neradu apdraudējumu šim pašam objektam, man nevar izvirzīt nekādas prasības. Ja es šķērsoju, pieņemsim objektu kaut kādā konkrētā vietā, ja, man nevar prasīt visa, pieņemsim, objekta pārbūvi, ja tas, pieņemsim, es nekādā veidā nepalielinu, neslodzu šo objektu, ne arī radu viņam kādu apgrūtinājumu, bet tikai tāpēc, ka es plānoju kaut kādus darbus, viņiem izbūvēt sev piebraucamo ceļu pāri šīm objektam, kas ir pazemes, pieņemsim, nevar prasīt visu, pieņemsim, šī objekta pārbūvēt citas absolūti nesamērīgas prasības. Prasīt tikai to, kas ir tieši nepieciešams un tieši uz konkrēto būvniecības ieceri, nevis, pieņemsim, būtu labi izdarīt un vai tā būtu, pieņemsim, vai mēs tā līdz šim esam prasījuši. Nē. Tikai šauras prasības, tikai attiecībā uz šo ieceri, nevis, pieņemsim, ja jūs atjaunojat ēkas jumtu, jums, pieņemsim, vai ir kaut kādas fasādes darbi, tādi, un jums visu laiku ir bijis tā, ka jums ūdens notek uz turieni, ko viņš notek, jums nevar prasīt, pieņemsim, dēļ tā, ka jums ir kaut kādi bruģēšanas darbi vajadzīgi, pieņemsim, ielas seguma ir atjaunot, ka jums tagad ir jāizbūvē arī
iekšā savā pagalmā pilnīgi kaut kāds jauns ūdens kolektors, nodrošināt lietas ūdens savākšanu. Kaut gan jūs šobrīd lietas ūdeni esat vēsturiski visai stāvoklis ir bijis, ka jūs viņu novadat tur, kur jūs novadījuši. Jūs to šādas lietas nevar prasīt. Nevar tas ir skaidri arī uzsvērts. Papildus ir izsnot jautājumu par, kas ir saistīts gan ar kārtības maiņu, gan kas ir saistīts arī ar to, ka būvniecības ieceres bieži vien, lai cik mēs ļoti gribētu, lai viss notiek ļoti raiti, bet tas tomēr ir ilgstošs process. Un viņas ievelkās gadiem, un šo gadu laikā var nomainīties gan tehniskais regulējums, gan mainīties tas tehniskais regulējums, kas ietvers pilsētu un dažādu pašvaldību apbūves noteikumos, ir uzsvērts, ka var pieturēties pie, pieņemsim, jūs saņēmāt botļauju kāda objekta būvniecībai pie iepriekšējā teritorijas plānojuma, jūs varat uz šo teritoriju, šo būvniecības ieceļu, pieņemsim kaut kādas izmaiņas, jūs varat nepāriet uz jaunā teritorijas plānojuma prasībām, jūs varat saglabāties pēc tām teritorijas plānojuma prasībām, kādas bija uz šīs, pieņemsim, botļaujas izdošanas brīdi, lai pie katrām prasību izmaiņām jūs neveidotos situācija, ka jūs vairs pat, pieņemsim, tālāk nevarat realizēt būvniecības ieceri, pat esot kaut kādā nepieciešamā bišķi veikt kaut kādas korekcijas, kas ir tikai, pieņemsim, saprātīgas vai dēļ tirgus apstākļu izmaiņām un nodrošināt tādu tiešām tiesisko stabilitāti, ka jūs pēc tā tehniskā regulējuma, ko jūs sākāt, pēc tā jūs arī pabeidzat, vai arī jūs pārējat uz jauno. Ņemot vērā, kad mans laiks iet uz beigām, es ceru, ka jums bija interesanti. Es ieskicēšu atsevišķus vēl papildus aspektus, kas arī ir mainījušies, bet viņiem tā bišķi īsāk. Ir precizēts regulējums par rūpnieciskās ražošanas ēkām tieši salāgojot šo situāciju, kad mums ir uzņēmums, spēcīgi uzņēmumi, mūsu pašu uzņēmumi, kas faktiski ražo ēkas jau uz vietas, rada visu dokumentāciju, un kādā veidā tad nodrošināt to, ka viņam nav vēl vienu reizi jārada jauna dokumentācija, ievieta ir ēkas tehniskā pase, kas ir savu veidu, tā būvprojekts, ko iedod ražotājs, un kas tad tālāk ir nepieciešams, lai mēs pabeigtu šo procesu, patiesi mūs ir piesaisti zemes gabalam. Ja? Tas ir visi precizēts tīri, lai tas ir skaidrības labot un process būtu paredzamāks. Otrs ir, botļaujas gadījumā jau var uzsākt ātrāk inženiertehniskos darbus, dažādi, pieņemsim, testa pāļu dzīšanu, ja tā kā botļauja kļūst neapstrīdama, dažādus būvlaukumu sagatavošanas darbu, būvbedres izveidošanas darbu, šos mirkli, kad jums ir izcinājumi, ieliekot visā, jūs varat atvērt speciāli funkcionāli inženiertehniskie darbi, kurā jūs jau faktiski šos būvlaukumu dažādas sagatavošanas darbus jau varat veikt paralēli projektēšanai, šādā veidā ļoti iekonomēt laiku. Ir precizēts patvaļīgās būvniecības jēdziens, ņemot vērā, ka mums šobrīd ļoti daudz būvdarbus, dažādākos personas var veikt nesaskaņota būvvalde, bet tas saglabā pienākumu personai ievērot visas tehniskās prasības. Pieņemsim par žogu. Žoga būvdarbiem, lai es uzbūvētu jaunu žogu ap savu zemes vienības robežu, man nav nepieciešams būvvaldes saskaņojums. Bet tas pats par savu nenozīmē, ka es varu neievērot jūrmālas apbūves noteikumus. Ja es pārkāpšu šos apbūves noteikumus, neatkarīgi no tā man ir vai nav jāskaņo pašvaldība. Pieņemsim attiecībā uz žoga caurredzamību, attiecībā uz žoga augstumu. Pieņemsim, ja jūrmālā tas būtu 1,80 m, tas ir mans pieņēmums. Ja es uzbūvēju 3-metrīgu žogu, šobrīd pašvaldība pateikt, dārgais draugs, es pārkāpšu mūsu apbūves noteikumus. Šī ir patvaļīgā būvniecība, jo viņi neatbilst mūsu apbūves noteikumiem, kas ir materiālās tiesības, lūgums nodrošināt žogu tādu, lai viņš atbilst apbūves noteikumiem. Visu to, ka būvvalde žoga izbūve pat par sevi nav nepieciešama. Procesā mums šogad, protams, ir vēl citas izmaiņas, tuvākās izmaiņas ir attiecībā uz gaisvadu līniju nojaukšanas procesa vienkāršošanu, kā arī citas izmaiņas, kas ir saistītas un būs diezgan daudz izmaiņas saistītas ar ēku energosnieguma direktīvas regulējuma izmaiņām, kuras ir jāievieš šogad. Un šis regulējums ir plānots vairāk uz gada otro ceturksni. Ja?
kad viņam jau būtu faktiski jābūt jau pieņemtam. Bet noteikti tas ir jau ir citas sarunas temats. Lielas paldies par uzmanību. Es ceru, ka jums bija vērtīgi.